Sveiki! Prieks par jūsu klātbūtni Somatikas fóruma sarunās un praksēs. Un apmēram stundiņu mēs izzināsim par vienu no Latvijā sastopamajām praksēm - Grimberga metodes SMOOTH. Un pieredzēsim uz savas ādas arī dažas somatiskās prakses, kas izriet tieši no šīs pieejas. Ar to domu, lai uzzinātu par šo pieeju ne tikai teoretiski, ne tikai runājot, bet arī mazliet pagaršojot praktiski. Un pirms mēs iepazīstamies ar sarunbiedri, pamēģināsim vienu praksīti, kas nu jau kļūst par tradīciju šajās sarunās. Pievēršam uzmanību tam, kā jūtam savu aktivitātes un miera proporciju, cik tādi uzvilkti vai aktīvi esam drīzāk te galā, vai arī tieši tā, ka ir mierīgi, viss ir kārtībā, vispār pat varbūt gribās gulēt un tam līdzīgi. Tā kā kuru šīs asas mēs esam? Tad jautājums, kā mēs jūtamies savā fiziskumā, savā augumā, cik mēs sevi sajūtam šobrīd, jo es pieļauju domu, ka ir reizes bijušas, momenti, kad mēs ļoti, ļoti jūtamies ieķermeņojušies, un ir momenti, kad ir sajūta, ka tā kā es saprotu, ka es šeit esmu, bet tā kā ne īsti neesmu. Un atkal, kuru šīs asas mēs šobrīd esam? Tad kā mēs izjūtam savu prātu, kā drīzāk pilnu vai drīzāk tādu tukšu un atvērtu? Cik tur domas skraida vai viņu nav, vai viņas tādas lēnas un pārvaldāmas ir? Un kā izjūtam laiku? Drīzāk steidzīgi, ka maz laika, vai arī ka laika ir daudz? Vienkārši, kur mēs esam šobrīd? Ar šo? Un tā tad es esmu Inese Upe, somatiskā psihoterapeite, somatikas eksperte, kas arī Latvijā esmu vienīgā certificētā Grimberga metodes praktiķe un Latvijā vienīgā certificētā SMOOTH praktiķe. Un šoreiz atkal saruna notiks tā, ka ne es izjautāšu, bet mani izjautās. Un tā būs Ieva Muižniece, kura savulaik ir pieredzējusi gan Grimberga metodes individuālo darbu ar sevi, gan arī dejojusi tās grupā pieredzamo daļu SMOOTH, par ko arī šis vakars būs. Sveiki, Ieva! Čau, Inese, un sveiciens klausītājiem, kas mūs klausās. Es gribu pieminēt, ka es droši vien esmu viens no pirmajiem, kas izmēģināja SMOOTH nodarbības. Jā. 2019. gada nogalē. Labi, Inese. Tad es saprotu, ka tu esi gatava pastāstīt par to, kas tad ir šis brīnums SMOOTH un ko tas nozīmē, kas tur notiek, kas tas ir. Nu, tas ir veids, kā tādā kustīgā, vieglā, pat dažkārt jautrā veidā var attīstīt savu auguma apzināšanos, iespējams atgūt prieku kustēties un būt savā augumā, un arī tādu spēju fokusēt uzmanību. Un pie reizes daudz arī minēja, ka viņi atgūst tādu dabīgo radošumu, ka tas prāts tā kā attīrās tā procesa laikā, sazemējās un parādās tādas idejas, kuras līdz šim tajā miskastē nevarēja atrast, un tad tā pēkšņi. Un tas viss vēl arī caur šo te kustību tiek atbrīvoti tā kā augumā turēti ierobežojošie paterni. Par tiem vēl vēlāk mēs runāsim. Citi to tautas valodā to sauc par blokiem, ķermeņa bloki. Man patīk viņus drīzāk sauc par dambiem. Un tad, kad šie te paterni, šie te bloki, dambji tiek tā kā atslogoti, atbrīvoti, mums ir iespēja piekļūt tur esošajai iekapsulētajai enerģijai.